Antoine de Saint-Exupéry reiz teicis, ka pilnība tiek sasniegta nevis tad, kad nav vairs ko pievienot, bet gan tad, kad nav nekā ko atņemt. Mani sauc Elvis Jaunzems, un šis ir Samsung Galaxy S6 apskats. Ierīce izskatās līdzīgi iepriekšējiem modeļiem, konkrēti Galaxy S4. Protams, ja skatās no 30 metru attālumā, aizmirsies uz acīm uzlikt brilles. Lai gan S6 vēl aizvien izstāsta pēc ne ar ko nesajaucams Samsung ierīces, šogad tās dizains ir pamatīgi pamainīts. Pirmais iespējas ir neaprakstām svarīgs visur, gan attiecībās, gan pērkot automašīnu, gan izvēloties pienu lielveikalā, un mobilie tāruņi nav izņēmums. Pirmā iespēja loma pircējiem izvēloties veikalā tāruni ir ļoti liela. Un Galaxy S6 uz mani atstāja lielisku pirmo iespēju. Pirms dažām nedēļām publicētajā pirmo iespēju video es biju starā par to, cik šis tārunis ir ātrs, elegants, skaists un kvalitatīvs. Pēc šīm 4 nedēļām, kuras pavadīju ar šo tāruni, es savu viedokli vēl aizvien neesmu mainījis. Galaxy S6 ir viskaistākais, viskvalitatīvākais un viselegantākais dizains starp Android vietāruņiem. Teikt, ka tas pārspēja iPhone vai Lumia dizains, es vēl neesmu gatavs, bet starp Android vietāruņiem tas ir, manuprāt, patiešām vislabākais. Ir ļoti dīvaini man teikt šos vārdus, jo tikai pirms nepilna gada Samsung zīmols saistījās ar lētu plastmasu, viltus metāla tekstūrām un ļozīgām podziņām. Ja kāds tolaik būtu teicis, ka nākamais Samsung modelis būs veidots no stikla un alumīnija, un nevis no vislētākās ķīniešu plasmasas, kādu vien var atrast, es nodomātu, ka viņš ir traks. Priekšpus izstāsta ļoti līdzīgi veciem modeļiem, un kas gan tur arī varētu tieši mainīties. Ekrāns, kuram augšpusē ir Samsung logo, Skyrunis, kamera un sensori, kā arī apakšpusi, kurā ir standarta vadības pogas, proti home, back un task switcher. Interesantākais notiek tieši aizmugurē, kurai ir tikpat plakana kā priekšpuse. Tā ir veidot no stikla, un uz tās ir tikai uzraksts Samsung, kā arī milzīgs kameras izcilns un LED zipspūds, kā arī pulsu mērītājs. Es iepriekš kritizēju iPhone 6 par to, ka tam arī ir kameras izcilnis, bet Galaxy S6 tā nav tik liela problēma, jo tas ir centrā, un līdz ar to telefons tik ļoti nešūpojas kā iPhone, kad tas ir nolikts uz galda. Man vienmēr ir paticis Galaxy telefonos izmantotais stikls, tam ir vienmēr bijusi daudz gludāka un pirkstiem patīkamāka virsma nekā konkurentiem, un arī šī tāruņa stikls nav izņēmums. Tā kā tārunim abas puses ir veidotas no stikla, ir ļoti svarīgi, lai virsma būtu kvalitatīva. Un ar lielu prieku var teikt, ka tārunis no rokas neslīd pirkstiem, un daunai ir pietiekami liela saķere ar tāruņa virsmu. Tāpat pēc maniem novērojumiem Samsung stikls krāpējas daudz mazāk nekā HTC un Sony stikli. Tāpat arī to ir vieglāk tīrīt. Rodas gan jautājums par to, cik izturīgi varētu būt šādi divi stikli un alumīnija sviestmaize. Uz šo jautājumu, diemžēl, es pats nevaru atbildēt, jo man tomēr šī ierīce bija jānodot kaut cik darboties spējīgā stāvoklī. Bet, ja varam ticēt kādam internetā nopublicētam video, kurā redzams, kā Galaxy S6 diezgan agresīvā manierē tiek triekts pēc zemi, tad atbilde ir daudz izturīgāka nekā varētu gaidīt. Starp citu, tāruņa prezentācijas pasākumā Samsung stāstīja par ScreenCare pakalpojumu, kurš sadarbībā ar apdrošināšanas aģentūru Balta ļaus nomainīt sasistu stiklu bez maksas līdz 2 reizēm 12 mēnešu periodā. Tādēļ, ja plāno šo tāruņu iegādāties tam, lai sistu naglas cienā, iesaku apsvērt šo pakalpojumu. Sēni savukārt veidot no alumīnija. Īsta alumīnija, nevis plasmasas sadarinājuma. Malas ir viegli iepaļas, lai tās būtu ārtākas plaukstei. Man ļoti patīk pogu un savienojuma vietu izkārtojums. Labajā sānā tieši par rokai ir izslēgšanas poga, savukārt kreisajā sānā ir 2 skaļuma pogas, atsevišķi skaļuma pogas, nevis kopā salikts. Augšā ir tikai sekundārais mikrofons un infrasarkanais raidītājs tālvadības pults funkcijai, jo visi savienojumi novietoti apakšā, kurā ir micro USB ports pašā centrā un 3,5 mm ieeja. Tās visas pozitīvas izmaiņas, un man šis izkārtojums ļoti apmierina. Tiesa gan rodas jautājumi par to, vai Samsung gadījumā nevarētu apsūdzēt plaģiātismā. Par to, ka šis tārunis ir veidots no stikla un alumīnija, kā iPhone 4 gluži nevar pārmest, jo Apple vēl šos materiālus patentējuši nav par laimi. Bet kaut kā aizdomīgi šķiet, ka sānu elementu izkārtojums ir ļoti līdzīgs 6. iPhone'am, un tam pat arī ir baltās antenu atdalīšanas līnijas. Līdzības turpinās arī programmatūrā. Jā. Jebkurā gadījumā vai atcerēties citātu, ko es nolasīju šī apskata sākumā? To tur par perfekciju un kā sasniegt to var tikai tad, kad nav vairs nekā ko noņemt.
Samsung no Galaxy S6 ir noņēmuši divas lietas, kas tostarp mūsdienu telefoniem padarīja īpašu. Izņemam SD karti un izņemam bateriju. To viņi izdarīs, jo ar iebūvētu bateriju tālruni ir daudz vienkāršāk uzbūvēt, nav jādomā par baterijas formas ierobežojumiem, ilgstoši izturīgiem savienojumiem, noņemamiem vāciņiem, kā arī garantijas problēmām lietotājiem, kur izmantojuši viltotas vai nelicencētas baterijas. Tāpat arī tālruni iespējams padarīt plānāku šādā veidā. Bet no otras puses, šādā veidā Samsung nāk pretī mainstream tirgumu, kuram vajag plānākus un skaistākus telefonus, tādējādi pilnībā aizmirstot par tādiem noģiem kā mums, kuriem patīk mainīt baterijas un labot tālruņus pašiem, nečakarējoties ar līmēm, karstāgais pistolēm un cerību neko neslaist grīstē. Portāls iFixit šī tālruņa salabojamībai iedevuši atzīmi 4 un ir redzams kādēļ. Lai tālrunī vispār tiktu iekšā, stikls ir burtiski jāatkausē ar karsto gaisu, un, kad tas ir izdarīts, patīkama aina nesagaidīs. Nomainīt displeju, bateriju vai USB portu ir tik ļoti sarežģīti, jo visi ir tik ļoti saspiests centienos tālruni padarīt plānāku. Kā man pietrūkst laika, kad tālrunis varēja salabot ar vienkāršu skrūvgriežu komplektu. Šī visa dēļ Samsung un balta piedāvājums apdrošināt šo telefonu ir īpaši pievilcīgs. Visādi citādi man Samsung dizains ļoti patīk, un tas ir elegants, minimalistisks un kvalitatīvs. Un tajā pašā laikā ērts un funkcionāls. Vienīgais veids, kā es to uzlabotu, būtu noņemt fiziskās vadības pogas, kuras neviens cits no lielajiem ražotājiem, ne HTC, ne LG, ne Sony, neizmanto, jo Android vadlīnijās tās vairs nav nepieciešamas, un fiziska poga tiek pakļaut mehāniska rakstura problēmām. Pajautājiet katram otriem iPhone lietotājiem. Tāpat es varbūt noņemtu uz Samsung logo priekšpusē pilnīgam minimālismam un izlīdzinātu kameras izcilni. Un es esmu radījis Nexus 4. Diemžēl Samsung Galaxy S6 vairs nav ūdens izturīgs atšķirībā no vecā modeļa. It kā attaisnojami, jo tālrunis tagad ir veidos no augstvērtīgākiem materiāliem, bet no otras puses Sony ar saviem Xperia Z sērijas tālruņiem lieliski pierāda, ka ūdens izturīgiem tālruņiem nav jāizstāsta kā gumijas akvalangiem. Pie tam Sony Xperia Z4 tablet, gan austiņu, gan micro USB ieejas ir pilnībā hermētisks, tādēļ arguments par kaitinošiem gumijas vāciņiem arī vairs nav patiesas. Man bija iespēja palietot divus šī tālruņa variantus - tumši zilo un balto. Pirmo nedēļu es lietoju zilo, bet tad pēkšņi man to paprasīja atpakaļ un vietā iedeva balto. Uzskatu, ka zilā ir daudz interesantāka un skaistāka. Tā atspīdums viegli maina krāsu, skatoties no dažādiem leņķiem, un baltā krāsa jau ir kļuvusi diezgan garlaicīga. Gaidu rozā versiju, bet līdz tam iesaku tumšu zilo. Šķiet, ka par dizainu visu būšu pateicis, tādēļ laiks ir pievērsties tam, kāda ir šī tālruņa. Ieslēdzot tālruni, pirmā lieta, kas liek žoklim līdz grīdē nokārties, ir tā vienkārši neticamais ekrāns. Nē, patiešām neticamais. Man attieksme pret OLED tipa displejiem vienmēr ir bijusi diezgan nievājoša, jo tiem ir bijuši konkrēti 4 trūkumi. Numur 1 - nedabisks krāsu modelis. Numur 2 - reagošanās. Numur 3 - nevienmērīgs vienas krāsas fona attēlojums. Un numur 4 - pentēla matrica. Un kas man šajā ekrānā šķiet neticams? Tas, ka Samsung ir efektīvi cīnījušies ar visām 4 problēmām, un Samsung Galaxy S6 Super AMOLED displejs ir neticami lielisks. Tā krāsu tunējums ir daudz patīkamāks nekā iepriekšējiem Galaxy modeļiem, un krāsas ir vienlaicīgi gan košas un sulīgas, gan pietiekami piezemētas, lai atstātu pietiekami augstas dinamiskā diapazona griestus. Jo, kad viss ir spilgts, nekas nav spilgts. Laikam jau Samsung būs pamatīgi attīstījuši AMOLED tehnoloģiju rēgošanās un nevienmērīguma problēmas, ja samazināts līdz minimumam. Es vieglu rēgošanās efektu pamanīju tikai tad, kad kustināju melnus UI elementus uz pelēka fona, bet visur citur darbībā tas ir vareni līdzīgs labam IPS displejam. Ar visām AMOLED pozitīvajām īpašībām, proti augstais kontrasts un iespēja izslēgt melnos pikseļus, tādējādi taupot bateriju. Samsung Galaxy S6 ekrāns man ļoti patīk. Filmas skatīties, spēles spēlēt un tekstus lasīt. Uz šī ekrāna vienkārši liela bauda, un lai gan es zinu, ka es šo frāzi esmu teicis jau saistībā ar vismaz 2 tālruņiem iepriekš, var droši teikt, ka, manuprāt, Galaxy S6 ir jaunais, vislabākais ekrāns visā industrijā. Un jā, pentēla. Pilnībā visiem Galaxy sērijas tālruņiem, izņemot Galaxy S2, ir bijis šis pikseļu izkārtojums, un tādēļ ekrāns izskaties daudz graudaināks nekā nominālā izšķirtspēja. Un baltiem objektiem vienmēr ir bijusi redzamas zaļas nokrāsas apmalīte. Samsung Galaxy S6 šī problēma nav vairs tik uzkrītoša, viena pavisam vienkārša iemesla dēļ, ja precīzāk 3,7 miljonu iemeslu dēļ - 2560 x 1440. Šī tālruņa ekrāna izšķirtspēja pieaugusi no 1080
1080p līdz 1440p, sasniedzot tikpat lielu punktu skaitu kā Galaxy Note 4. Bet daudz mazākā izmērā. Tā rezultātā burti un ikonu apmalītes ir ļoti detalizēti, un ja vien necenšas ar aci nomedīt individuāls pikseļus, ko, lai izdarītu, ir ļoti jāpiepūlas, ekrāns, pateicoties augstajai izšķirtspējai un košajām krāsām, izskatās kā drukāts žurnāls. Tās dārgs un glancēts žurnāls, klubs, nevis vakara ziņas. Tikpat augstā līmenī ir arī skaņa. Tā kā šim tārunim nevis Snapdragon kā visiem citiem, bet gan Samsung pašu veidotais Exynos, viņi varējuši izvēlēties pašas savas sastāvdaļas. Un ar skaņas čipa izvēli viņi ir trāpījuši tieši desmitniekā. Tas ir Wolfson VM1840, un tāruņa skaņa ir lieliska. Tas nepārspīlē ar basa frekvencēm atšķirībā no cita populāra vietāruņa ATC, un tā dinamiskais diapazons ir ļoti plašs. Skaņa ir dzirdrākā starp visiem vietāruņiem, un fonā nav dzirdams ne mazākais feedback troksnis. Vienkārši fenomenāla skaņa. Tāpat pozitīvi, ka skaļrunis tagad atrodas tāruņa apakšā, nevis aizmugurē, tādējādi tas netiek aizsegts, kad nolikts uz galda vai ar plaukstu. Tas ir arī skaļāks nekā S5, bet tik un tā tas manām iepaliekais HTC slavenajiem priekšējiem skaļruņiem. Lieliskums turpinās arī abās kamerās. Aizmugurējās kameras izšķirtspēja 16 megapikseļi, bet priekšējās 5. Sākšu ar aizmugurējo. Galvenais jaunievedams šajā kamerā ir jaunā f1,9 diafragma, kas ļauj ielaist vairāk gaismas, tādējādi padarot attēlus naktī mazāk izplūdušus un ar mazāku troksni. Vēl viens blakus efekts ir asuma dziļums, kā rezultātā rodas smuki bokeh efekti. Tās lielās gaismas bumbas, kas attēls padara gatavs Instagramam. Šī optika savienojumā ar Sony IMX240 sensoru padara kameru par vienu no labākajām ne tikai starp Android, bet gan arī starp visiem citiem vietāruņiem, jo attēliem ir lieliska detalizācija un patīkamas krāsas. Šis ir pirmais Android vietārunis, kurš attēlu kvalitātes un procesinga ziņā spēj mēroties ar iPhone vai Nokia vietāruņiem. Pārējot tumšākā vidē ir redzams, ka troksnis tuvojas ļoti negribīgi un ir jābūt patiesi sliktam apgaismojumam, lai attēlu padarītu trokšņainu. Pateicoties optiskajai attēlu stabilizācijai, bildes ir ļoti asas, fokusētas un nav izplūdušas. Dažas programmatūras īpatnības. Numur 1. Kamera atvērs ļoti ātri. Kameras programma vienmēr darbojas fonā, līdz ar to tā atvers gandrīz momentāni. Tāpat arī, lai to atvērtu, jānospiež tikai 2x home pogu un tā atvers no jebkuras vietas sistēmā. Arī no bloķēta ekrāna. Numur 2. Šai kamerai ir vairāk iestatījumi, bet visinteresantākais ir manuālais, jeb pro režīms, kas ļauj regulēt gan gaismjutību, gan baltā balansu, gan fokusu attālumu. Kamera arī ļauj uzņemt video izšķirtspējā līdz pat 4K, kā arī 60 kadru sekundē video 1080p izšķirtspējā vai 120 kadru sekundē slow-mo video 720p izšķirtspējā. Samsung Galaxy S6 darbina nevis Qualcomm Snapdragon 810 čipsets, kurš ir HTC M9 un LG G Flex 2, kā arī visticamāk būs Xperia Z4, bet gan Samsung pašu izstrādātais Exynos 7420. Iepriekšējos divos Samsung Galaxy Eiropas un ASV modeļos bija tā brīža aktuālākie Snapdragon varianti, bet S6 tagad visā pasaulē izplata tikai ar Exynos čipsetiem. Nav skaidrs, kādēļ Samsung izvēlējās pāriet atpakaļ uz savējiem čipsetiem. Tas varētu būt vai nu dēļ tā, ka 810. Snapdragon darbinātie tāruņi cieš no pārkaršanas problēmām, vai arī tāpēc, ka Samsung iepriekš izmantoja Snapdragon chipsets tikai tādēļ, ka viņi pašu Exynos neatbalstīja 4G. Bet te nu mēs esam. Exynos 7420 atbalsta 4G, un tas arī nepārkarst. Tieši pretēji tārunis ir tik jaudīgs, ka tas kā buldozers izbrauc cauri visam, ko vien lietotājs spēj uzdot. Nepamanīja ne mazāko aizturu datu apstrādē, spēlēs, augstas izšķirtspējas video un citos jaudu prasīgos uzdevumos. Un to visu darot, tas nekļūst ne vairāk kā viegls silts. Darot ikdienas darbus, proti, skatoties video, lasot interneta gudrības vai liekot jaunāko selfijas Instagramam, tārunis paliek tikpat vēss. Exynos čipseti sastāvā ir ļoti jaudīgs 8 kodola processors, kurā 4 ir mazjaudas kodoli ikdienas uzdevumiem, un 4 ir jaudīgie kodoli, kur tiek piekurbulēti tikai tad, kad jāvelk lielāks vezums. Tāpat tam ir maldīgi grafikas processors, jau iepriekš saslavētais Wolfson skaņas čips, kā arī 3 GB RAM. Kopumā man šī tāruņa ātrdarbība ļoti apmierina, un tas šobrīd izstāsta pēc viena no jaudīgākajiem tāruņiem visā pasaulē. Ar lielu spēku nāk arī liela atbildība, un šo atbildību palielina arī faktors, ka baterija nevar izņemt ārā. Varu teikt, ka šī baterija ir atstājusi mani ar dalītām domām. Pirmkārt, tā ir mazāka nekā Galaxy S5 baterija, un vai tas tiešām bija jādara svētā plānuma vārdā? Gan lielajā prezentācijā Barcelonā, gan mazajā Rīgas pasākumā Samsung pamatoja savu izvēli ar to, ka tāruņa baterija uzlādēs ļoti ātri un ka pēc 10 minūtēm lādēšanas tārunis jau būs gatavs 4 stundu darbam. Un to es arī notestēju, vai šis solījums ir patiess. Kompaktā esošais lādētājs atbalsta ātrās lādēšanas funkciju, un es tāruņu no pilnīgas nulles sāku lādēt 10 minūtēs.
Pēc 10 minūtēm es sasniedzu 15% baterijas rādījumu un sistēma solīja apaļas 4 stundas. Tārunis pēc vidēji aktīvas lietošanas, proti e-pasti, dažas saņemtie zvani un Reddita lasīšana vanšu tīla sastrēgumā atstiep kājas pēc 3,5 stundām ar baterijas taupīšanas režīmu. Tādēļ varam uzskatīt, ka Samsung solījums ir tuvs patiesībai un normālam cilvēkam ar normālu lietojumu varētu būt arī visas 4 stundas. Savukārt visus 100% tas sasniedz pusotras stundas laikā un pilnībā uzlādēs tas izturēja bez lielām problēmām līdz tās pašas dienas vakaram, bet uz otru dienu es Tāruni neuzlādētu, līdzi neņemt. Lielais un košais displejs ar augsto izšķirtspēju prasa daudz enerģijas, tādēļ attiecīgi pieaudzis baterijas patēriņš. Un Tārunis, lai gan baterijas jomā nesagādāja problēmas, tomēr arī neizcēlās kā Sony Z3 vai LG G2. Un jā, diemžēl komplektācijā nav iekļauts bezvadu lādētājs, un tas ir jāpērk atsevišķi, tādēļ man tā arī neizdevās to izmēģināt. Un noslēdzot aparatūras sadaļu, pieminēšu savienojumu iespējas, kā arī dažus sīkumus. Šim Tārunim visi savienojumi, kādi vien mūsdienās ir nepieciešami. 2 joslu Wi-Fi, 4G, Bluetooth 4.1, NFC un 3 dažādas vietnoteices sistēmas - AGPS, GLONASS un ķīniešu Beidou. Vienīgais, par ko ir žēl, ir tas, ka šim Tārunim vēl nav jaunais microUSB Type-C savienojums. Kas zina, varbūt nākamajā paaudzē vai Note 5. Tārunim nav izņemama atmiņas karte, kas sarūktinās daudzus lietotājus, bet to viņa aizstāja ar lielākiem iebūvētās atmiņas apjomiem. Galaxy S6 vairs nevar nopirkt ar 16 GB opciju, kas ir ļoti pozitīvi. Ja vien tu negribi, lai tavs telefons visu laiku ziņo, ka nekam nepietiek atmiņas. Opcijas sākas no 32 GB un sasniedz līdz pat 128 GB, kas vismaz mierina par microSD kartes zaudējumu. Man bija 32 GB versija un tikko no kastes izpakotā Tārunī sistēma aizņēma 9 GB, tādējādi atstājot brīvus 23. Galaxy S6, tāpat kā vecajam modelim, ir arī pulsmērītājs tieši blakus kamerai, kurš darbojas kopā ar S-Health aplikāciju. Tāpat arī šim Tārunim ir jauns pirkstu nospiedumu lasītājs, kurš darbojas daudz ātrāk par Note 4, bet tik un tā iepaliek aiz iPhone sensoru. Kopumā šis Tārunis tiešām reprezentē mobilo tāruņu industrijas jaunāko sasniegums, un kur vien skaties, tas ir vislabākais. Kamerā, skaņā, ekrānā, jaudā. Iespaidīgi. Vienīgi gribētos lielāku bateriju. Samsung Galaxy S6 darbina Android 5.0 jeb Lollipop, un tā pa visu ir jaunākā TouchWiz interfeisa versija. Atkal mēs atgriežamies pie citāta, kur nolasīju video sākumā, jo Samsung no TouchWiz ir izgriezuši visu lieko, un tagad programmatūras apjoms gandrīz neietekmē tāruņa ātrdarbību. Samsung iepriekšējos tāruņos bija ļoti manāms, ka kompānija vēlējusies pievienot pēc iespējas vairāk funkciju un programmu. Mums vajag Siri klonu, mums vajag acu izsekošanu, mums vajag pašiem savu īziņu servisu, mums vajag to, šito, to un tam līdzīgi. Un rezultātā telefonos visur uz katras darbības ir aiztur, un telefoni darbojas lēnāk nekā konkurenti, piemēram, Nexus vai HTC. Samsung programmatūras komanda kritiski paskaties uz saviem tāruņiem un pajautās sev, vai mums tiešām vajag simtiem funkciju, kuras gandrīz neviens neizmanto. Galaxy S6 tagad patiešām darbojas ātri un bez nekādām aizturēm. Vizuāli tas ir pieslīpēts, lai vairāk līdzinātos Android vadlīnijām, bet tad vēl aizvien ir manām TouchWiz neglītie toņi. Bet šeit ir tā atšķirība. Ja agrāk TouchWiz varēja objektīvi kritizēt, jo tas padarīja Tāruni manām lēnāku, tad jaunās versijas kritika ir pilnībā subjektīva. Pie tam šis ir Android. Ja kaut kas nepatīk, to var nomainīt. Ja nepatīk sākuma ekrāns, bam! Google nav launcher vai Nova, un tagad izskatās kā Nexus telefons. Ja nepatīk tastatūra, ar Google Keyboard vai SwiftKey problēmu atrisināt. Tā kā jā, TouchWiz vairs nav iemesls nepirkt šo telefonu, kāds bija iepriekš. Tiesa gan vēl aizvien ir dažādas dīvainības. Piemēram, ka klausies mūziku un tev atsūta īsziņu, tad telefons uz brīdi pārtrauc mūziku, lai atskaņot īsziņas signālu, nevis tikai pieklusina, kāds ir citos normālos telefonos. Un runājot par īsziņu toni, paldies Dievam, ka Samsung nomainīja neaprakstāmi kaitinošo svilpienu, bet daudz patīkamāku. Kā standarta toni. Tagad to kā visu laiku kaitinošāko telefonu toni nomaina Just 5. Bet kopumā jāsaka, ka Samsung Galaxy S6 programmatūras jomā ir daudz pievilcīgāks nekā Galaxy S5, jo tas vairs nav lēns un kaitinošs. Šaubos, vai kādam TouchWiz tagad būs iemesls neizvēlēties Galaxy S6, un esmu ļoti priecīgs par to, ka Samsung saprata, ka nevienam nepatīk viņa bezjēdzīgās funkcijas. Samsung Galaxy S6 šobrīd ir bez šaubām vislabākais Android ietārunis pasaulē. Tam ir labākais ekrāns, labākā kamera, labākā skaņa, labākā ātrība. Jūs sapratāt, daudz visādi labāko. Tā dizains ir radikāli mainījies, praktisko plasmasu nomainot ar elegantu stiklu un alumīniju. Kā procesā, protams, ņemt upuri, izņemamā baterija.
No šī brīža tālruņiem Galaxy S6, manuprāt, ir vislabākais. Lielākajā daļā joma, bet, ja gribas tālruni ar izņemamu bateriju, tad iesaku pastīties uz LG G4, kurš tiks prezentēts jau pavisam drīz, un tam būs izņemama baterija. Jautājumu un atbilžu laiks. Mareks jautā, vai Galaxy S6 ir naudas vērts pirkums. Manuprāt, vērtība ir ļoti subjektīva lieta. Ir cilvēki, kur var atdot 500 eiro par kurpēm ar populāru zīmolu, jo tas viņiem šķiet vērtīgs ieguldījums. Bet citi savus apavus pērk no saprātīgākiem cenu plauktiem. Tas pats ir arī ar vietāruņiem. Atkal es tie iegāju filozofiskos murgos. Galaxy S6 arī par savu 700 eiro cenu ir lielisks pirkums, un manuprāt, tas savu augsto cenu attaisno. Bet es esmu latvietis, praktiskais. Tādēļ manā cenu kalibrā ietilpst drīzāk tāda telefona kā Nexus 5, OnePlus One vai LG G2. Tādēļ es pats šo tāruņu neņemtu, jo citi zemākas cenu klases tāruņi piedāvā man tikpat lielu vērtību. Bet, kā jau es teicu, ja gribas pilnībā vislabāko, tad Galaxy S6 nepievils arī ar savu augsto cenu. Kiss FM komentāros saka šādi: nav jēgas tērēt naudu, jo pēc +- 5 mēnešiem būs Galaxy S7. Nu jā, katrs pelna jau kā māk. Uz ko es varu atbildēt, norādot uz to, ka jauni flagmaņi iznāk katru gadu ik pēc 2 mēnešiem, nevis pēc 5. Galaxy S modeļiem un HTC One tas ir marts, iPhone'iem tas ir septembris un tā tālāk. Pie tam, manuprāt, ir bezjēdzīgi gaidīt un neņemt tālruni tikai tādēļ, ka nākotnē iznāks labāks modelis. Protams, ka tehnoloģijas attīstīsies un iznāks jaunāki modeļi, bet ja tu vienmēr tikai gaidīsi, tad tā arī nekad neko nenopirksi. Iznākot jaunam modelim, vecais automātiski nekļūst sliktāks. Galaxy S5 vēl aizvien ir lielisks tālrunis, bet S6 vienkārši ir labāks. Un, protams, ka S7 būs vēl labāks nekā S6. Tehnoloģijas attīstās. Bobis LV uzdod jautājumu, kurš ir tieši saistīts ar manu iepriekšējo atbildi. Vai ir vērts pāriet no Galaxy S5 uz Galaxy S6? Tas ir pilnībā subjektīvi. Manuprāt, ne, jo tālruņu ražotāji veido savus modeļus tam, lai lietotāji pirktu tālruņus ik pa 2 paudzēm. Galaxy S5 vēl aizvien ir jaudīgs un tehnoloģiski moderns tālrunis, un domājams, ka īsts iemesls upgradeoties uz jaunāku modeli parādīsies tikai Galaxy S7. Ja vien nav neizmērojami liela vēlme pēc elegantā stikla korpusa garlaicīgās plasmasas vietā, tad, manuprāt, ir labāk nogaidīt, ko nākotne nesīs. Kristaps Skutos man HTC pasākumā jautāja, ko gan es izvēlētos - Galaxy S6 vai Galaxy S6 Edge. Galaxy S6 Edge izskatās vienkārši fenomenāli, bet tas arī maksā par 100 eiro dārgāk nekā standarta modelis. Manuprāt, izliektajām malām nav pietiekami daudz vērtības, lai attaisnotu 100 eiro augstāku cenu. Bet miljoniem cilvēku domā pretēji. Man pārsteidz tas, ka puse no pasaulē pārdotajiem Galaxy S6 eksemplāriem ir tieši ar izliektajām malām. Personīgi es ņemtu standarta modeli. Gameris savukārt pārliecinoši paziņo, ka Apple vienmēr pārspēs Android. Tev patiesībā ir taisnība. Vairāk nekā 70 miljoni cilvēku uzskata, ka Apple pārspēja Android, tādēļ viņi iegādājas iPhone 6, nevis Samsung vai kādu citu Android vietālu. Bet tajā pašā laikā 10 miljoni cilvēku arī uzskata, ka Samsung pārspēja iPhone, tādēļ viņi iegādājas Galaxy S6. Vai brīvais tirgus nav lielisks? Uz šādas notas noslēgšu šo apskatu. Paldies visiem tiem, kas skatījās, un it īpaši tiem, kas izturēja līdz pašam galam. Nākamo es apstīšu ķīniešu brīnumu Meizu MX4, tādēļ, ja vēlies, lai es atbildu uz tavu jautājumu par šo tālruni nākamajā video, tad ieraksti to komentāros. Un, lai nepalaistu garām manas nākotnes video, abonē manu kanālu. Paldies par skatīšanos, un ja tev patīk šis video, tu zini, kur pogu tev jāspēj.